Skorpioni, visi mani sveicieni jums, un es stāstīšu jums par māju. Šis ir tāds mēnesis, kad jūs varat ļoti daudz izdarīt. Strādājot, teiksim tā, galvu nepacēluši, tepat ir laiks pabeigt kaut ko, kas ir sakrājies, kas ir salikts kaudzē, jau aputējis, visus darbus varat likt sev priekšā un darīt. Enerģijas tiek sūtīta tāda, ka jūs varēsiet tos izdarīt. Taču notikumus noteikti nesteidziniet, ļaujiet laikam ritēt un prātīgi vienkārši dariet, uzlabojiet savus plānus, uzlabojiet savas prasmes un tātad darba spāru. Noteikti arī izvērtējiet situāciju, kurā jūs esat. Ja pēkšņi ir tā, ka skatoties, jūs saprotiet, ka jūs neapmierina darbs vai attiecības vai nodarbošanās principā kā tāda, šis ir arī laiks, kad jūs varat kaut ko vienu nobeigt un kaut ko jaunu sākt. Vai var jau būt, ka tas ir laiks arī par to, ka jūs atbrīvojaties no kaut kādām lietām, kas jums jau ir nokalpojušas savu laiku. Vārds sakot, enerģija tiek sūtīta tāda, vienā vārdā sakot, lai atbrīvotos no pagātnes nastām. Atstātu tās. Kaut ko, kas jums nav vajadzīgs, atstājiet pagātnē. Un līdz mēneša vidum patiešām darbs un tāda pārskatīšana, arī darbs ar savām kaut kādām atkarībām, vājībām, arī tā. Mēs varam to tulkot ne tikai kā rutīnas darbu, ko jūs strādājat darbā no 8 līdz 5, var kļūt gan vairāk, gan iznākt priekšplānā, gan kaut kādā veidā ieņemt ļoti lielu lomu šomēnes jūsu dzīvē. Un tas nozīmē arī to, ka jūs varat to visu ļoti labi pārveidot, jūs varat padarīt to labāku, patīkamāku priekš sevis. Un esiet gatavi tātad strādāt šo mēnesi. Ja būsiet profesionāls un jau labi darīsiet to savu darbu, tas noteikti tiks pamanīts un jūs iegūsiet atgriezenisko saiti vai no priekšniekiem, vai no kolēģiem. Ja strādāsiet ar savām vājībām, arī no saviem tuviniekiem vai vienkārši no visuma, kā atsūtīs jums kādu veiksmi. Pēc 15. vairāk būs kontaktu, vairāk būs darījumu, vairāk būs tikšanos, un arī esiet gatavi arī paši radīt apstākļus, kad jums ir šīs tikšanās, jo šeit jūs varat iepazīties ar cilvēkiem, kas jums ir noderīgi. Esiet gatavi, ka mēneša otrajā pusē var būt arī kāda konflikta situācija, kurā jums būs jāprot tātad pastāvēt par sevi un realizēt to savu vēlmi. Tamdēļ esiet gatavi, laicīgi sevi sagatavojiet, ka mēneša otrajā pusē var būt arī konflikta situācijas. Un laiku plānojiet tāpat kā jūs plānojat savu enerģiju. Tas ir tik būtiski šomēnes gan enerģiju sakārtot, lai pietiek visam, gan atpūtai, gan darbam, jo šeit ļoti svarīgs kāds jūsu fiziskais stāvoklis, varbūt kāds sāks vingrot, sapratīs, ka citādi nav spēki, es neesmu kārtīgi izstaigājies vai izskrējies, ka tas iedod tādu pozitīvu emocionālu lādiņu, jo šeit arī jūsu emocionālā enerģija, lai jūs varētu realizēt visu šo lielo darbu apjomu, kas kādam no skorpioniem šomēnes var būt jādara, būs ļoti svarīga. Un ja jūtat, ka enerģijas ir pa maz, tad parūpējieties paši par sevi, jo zvaigznes saka, ka var dabūt arī kādus augstēšanās slimību un nogurums arī var par sevi likt manīt. 23. kad mums ir pilnmēnesis, varat iegūt lielāku pārliecību paši par sevi. Tātad zvaigznes aicinās jūs pastrādāt ar pašvērtējumu. Šeit jūs noteikti saņemsiet enerģiju, kas ļaus jums celt pašvērtējumu. Tie, kuri zina, ka viņiem pašvērtējumi viss ir kārtībā, tie var paskatīties un virzīt šo enerģiju savu finanšu virzienā. Enerģija tiek dot arī, lai finanses sakārtot. Tie, kuri zina, ka viņiem gan ar pašvērtējumu viss ir kārtībā, gan ar finansēm. Tur nevajag neko nepapildināt, ne papildus darbus meklēt, neiet teikt, ka vajag algas pielikumu, kuriem liekas, ka arī tur viss ir kārtībā. Tie var sākt kaut ko kolekcionēt, izmantot šo enerģiju kolekciju veidošanā.
Nu, lūk, tāds mēnesis jums ir ļoti daudz iespēju, lai viss ir veiksmīgi un nepārstrādājieties. Atā, visu labu!